Pirms mēs sākam ķerties klāt jumtām, sāksim ar virsbūves detaļām, jo mums ir jānomaina spāni, haube, kā arī bumpers jānoņem. Redzam, ka lampas arī ir saškāpēts, tās būs jānoslīpē un jāuzpulē. Un mums arī aizmugurējā durve un aizmugurējā arki ir nedaudz bojāti. Kāds ir mēģinājis jau viņu labot, bet neizskatās, ka beigas sekmīgi, jo šeit tā šķirba nav vienāda. Nu, sākam ar spārniem, haubi, bumperi. Tos ņemam nost. Apskatot kārtīgi šo vietu, saprotam to, ka viņi ir pilnīgi un galīgi bēdīgi, tāpēc mums vajadzēs izgriezt no kāda cita E90. Jo šeit mums ir bijusi kaut kāda avārija, un te jau kāds iepriekš ir špaktelējies un darījies. Tāpat tās arī durvi. Viss viņi ir tādā jūrmalā, tā teikt. Tāpēc pagaidām šo iepauzēsim un turpināsim ar griestiem. Mums ir jānoņem visa apdare, kā arī jāizzaļē priekšējais stikls. Ķeramies klāt. Pats lielākais izaicinājums ņemot nost griestus ir viņas nesasmērēt, kā arī visus šos plasmas, kas nāk apdarē, nenolaust klīpšus un arī nesasmērēt. Bet tā problēma, kas mums atkrīt šajā reizē, ir tas, ka griezti ies caur priekšu ārā, jo, ja mēs paskatāmies caur aizmuguri, tad viņi diezgan grūti būtu dabūt viņus ārā. Jo viņi visi, kad tu viņus tā kā mēģini salocīt vai kā parādās vidū būktes, un pēc tam ir risks, kad tur paliek būkte. Bet, nu, šoreiz noņemam šos, noņemam spoguli un zāģējam ārā logu. Redzam to, ka stikls ir veiksmīgi izzāģēts. Nākamais solis ir griezt. Redzam to, ka griezti ir veiksmīgi noņemti. Un tagad mums ir jātiek galā visu šo pārējo. Šie arī būs jāņem nost. Viņš šeit visās vietās ir droši vien pielīmēts. Bet nejāņemam nost šos. Skatāmies, kas ir apašā. Un šis būs mega projekts. Jumtam detaļas ir veiksmīgi noņemts. Arī viss siltinājums, bet tagad mums ir galvenā lieta bagažnē. Jo redzam, ka šeit iet šo no griestu paneļa uz rāmi. Tad nu šeit jāatskrūvē šīs skrūves, vadi, un šajā pusē tieši tas pats. Tad nedaudz papētīja. Šos vadus mēs redzam, ka varam atvienot, bet šeit mums ir māsas vads, kurš neizskatās diezgan spīdošs un aiziet šeit zem plasmas. Tad otrā pusē vispār mums nekas spīdoši nav, jo mēs nekur nevaram no šīs pīnas atvienoties. Viņa aiziet līdz šienei un šeit jau lielajā pīnē. Tas nozīmē, ka mums jāvienā būs ar šieni visu vaļā. Kā arī mums negāja loks. Redzam, ka viņam ir ogli, bet viņi neiet. Ņemam nost šo apdari un attaisam logu. Un ņemam visu kontakts ārā. Šeit nedaudz pasteidzos, jo viņam nāk no augšpuses arī šļūs šiem plasmasam. Bet, ja jums kādreiz vajag dabūt šo logu vaļā, tad rekur ir, nezinu, vai redzēt. Priekšā redzam tās dorkas skrūves, mums ir mazs caurumiņš.
plasmas. Un tur mēs iebāžam seškantu un tam logam jātarās. Šeit augšpusē ir 2 skrūves uz krustiņu, kuras man nebija galvā palikušas. Nu parādīšu vēlreiz, kā tas strādā. Iebāžam šeit un viņš attaisās. Pamēģināšu parādīt vēlreiz. Ieliekam viņu iekšā un tā kā pastāvjam uz savu pusi un vaļā. Jūs zinu, ka šiem daudziem, gan 91, gan 61 ir šādas problēmas. Mazais triks. Standarta viesas viņam rūsē. Šo vietu jau mēs varēsim saglābt. Šeit redzam otrā pusē arī. Esam noārdījuši visu nepieciešamo, lai sāk ņemt nost jumtu. Mēs izmantosim šādu metodi ar šādu urbi. Skatāmies, kā viņš strādā. Mums ir centrs, kurš vienkārši tā kā ieiet uz iekšu. Un kad viņš ieiet uz iekšu, tad mēs varam piespiest. Un ārējā daļa tikai nofrēzējās. Un tā mums jāpiet riņķī ar visiem šiem. Anglis viņu saucās spotveldi. Es nezinu, kā viņi latviski saucās, bet jā, šis būs laika ietilpīgs darbs. Un ķeramies klāt. Tad, nu, ko mēs darām? Mēs iesitam centrā punktu. Mēram centrā. Un ieliekam šo. Un galvenais ir neiejurbt pa dziļu, lai neiejurbjās jau nākamajā panelī. Un šādi neskaitām spotveldu uz riņķi. Džeika atver mums šādu urbi. Tas ir tikai ļoti speciālais priekš šajām vietām. Viņš, es nezinu, kamerā redzēja. Mazs tā kā centriņš, un viņi darbojās tā kā bez mazliet frēzes, bet tas ir urbis. Pamēģināsim ar šo. Es domāju, ka būs labāks rezultāts. Jā, nu redzam, šis jau mums daudz smukāk izurbi. Un šādi ejam uz priekšu. Tad šeit, kur bija loks, mums bija nedaudz jānotīra ar fleksi, lai redzētu tās spotveldu vietas. Un turpinam ar šo daļu. Esam tikuši galā ar abiem sāniem un priekšu, bet mums ir palikusi aizmugure, kur nevaram īsti tikt klāt ar urbi un traucē šī vieta. Bet mums šeit būs jāmēģina kaut kāda cita metode. Bet nu jā, sākumā pamēģināsim nedaudz šeit pasīs jau vaļā, pastīties, vai varbūt mums jau sāk kustēties tas jumts. Redzam to, ka mums jau lēnām dodās atdalīt paneli, bet tādā veidā šeit lēnām jāiet uz priekšu. Skatāmies Krievu laika nāzis. Un es viņu atsīju tikko visu priekšu vaļā. Viņš manā šeit vēl varētu nogriezt tomātu. Ja, nu, esam atsituši vaļā priekšu. Es nezinu, kā mēs vispārībā šo sānu dabūsim tur visu vaļā. Kaut kā būs jāiespriego šī daļa un jāsilda, jo šeit viss ir tikai ar mastiklu sānā. Jā. Bet mums tā ir jāķerās pie aizmuguras. Tad nu pēc pāris jaukiem zvaniem piekdienas vakarā mums izdevās tikt pie šāda aparāta. Skatīsimies, vai mums būs līdzēts.
Tā kā mums urbs šeit nederēja, jo viņš bija par garu, un mums tā pat negāja iešā, tad mēs paņemām frēzīti ar šādu galu. Pamēģināsim. Un to frēzi mums drīz nesanāk, jo tie zobiņam galā tur nav nekāda labie. Bet, nekas cits neatlieks. Šeit nebūs reāli tik smuki, cik gribētos. Redzam to, ka ieliekot šo urbi, viņš mums ir tāpatās pa garu. Ko tas nozīmē? Ka mums ir jāuztais apmēram viņš šādā garumā, un tad jau viņš reāli sajies. Tad šis labais urbis mums ir jānozāģē apmēram šeit, un tad jau viss sajies. Reāli izskatās, ka sanāks laikam. Esam visi caurumu saturbuši, veiksmīgi. Nākamā lieta mēs ņemam šo super instrumentu, atsitam vaļā, un tad manā šeit ir grūtākā vieta, kad no tās līmes jādabū vaļā. Es domāju, ka mēs pasildīsim tās vietas, un visam būtu jānāk nost. Nākamā lielā problēma ir tā, ka tas jumts, ka mēs aturbām visus šos urbumus vaļā, viņš jau vienkārši tā, nenāks nost. Tad man ienāca viena ideja galvā. Mums ir nolikt jau šī plāksne šeit, tad ieliekam dankrotu. Ar dankrotu palīdzību uzliksim koku un nedaudz iespriekosim to jumtu. Tad mēs paņemam šādu koku un mums ir šāda plāksne, kur mēs noliksim šeit augšā. Un reāli viss. Šiem vajadzētu strādāt. Nedaudz iespriegosim. Jāņem fēns, jāfēno vaļā šīs vietas. Ko es sapratu, kad es domāju, kāpēc tas jumts vispār neizkrustās, kur mums ir problēma. Viņš šeit, šajos stūros ir tā kā ielodēts ar kaut ko. Tie atsevišķi redzēja, ka tā masa ir dzeltena. Mums tas jānotrina nost. Es sāku kustēties. Tas ir labi, ka mēs pamanījām to uz šī jumta, jo uz to jumtu, ja mums būs šidā viņš jāskropļo, tad viņš pa lielam ir nederīgs. Tāpēc atrodam visus knīpus šajā jumtā, un tad, kad mēs ņemsim otru, tad jau mēs visi zināsim, būs vieglāk. Tad mēs esam veiksmīgi noņēmuši jumtu, un jā, šīs bija tās kļūdas, kuras es neredzēju. Šeit, un šeit zems mastiks slēpās. Tā es nezinu, kas tā ir, kaut kāda lodēšanas alva vai kas. Un šos 4 punktus arī nepamanīju. Bet esam veiksmīgi dabūjuši nost. Šis malā šeit ir vieglākais. Nākamā lieta būs grūtākā. Kā mēs dabūsim šo jumtu normālā versijā nost. Jo mums jau reāli neinteresē, kā mums nonāk šis, jo mums viņu nevajag vairāk. Bet ķeramies pie grūtākās daļas. Pirmā lieta, ko mēs sāksim, ir izāģēsim šo loru pārplīkumu, kas šeit ir palicies. Tad turpinām ar
tīrīšanu, notīram veco līmi un kārtīgi nomazgājam šīs vietas, kur mēs urpsim. Tad mēs esam notīrījuši, bet tad mēs varam droši urpt kaut vai cauri šie detaļai, jo mums nevajag saglabāt apašējo detaļu, mēs izurbjam cauri, galvenais, lai mums ir viss aturbies un nav tik grūti noņemt kā iepriekšējo jumtu, jo šis nav iekšā mašīnā, un mums nevajadzētu nekādā veidā pielietot spēku, lai dabūtu nost. Sākam urpt. Pirms es ņēmu pilnībā nost jumtu, es aizmirsu izdarīt vienu lietu. Atsildīt nost un nozāļēt šīs vietas. Tāpēc viņa aizdomā kaut kādā veidā, kā es viņu apgriezīšu to jumtu, jo neviens pašlaik servis tā nav, bet jāapgriež otrādāk, jāuzcild, jāatgriež vietas un tad jāgriež apakaļ. Kā es to izdarīšu, es nezinu. Es teiktu, diezgan veiksmīgi. Jāturpina notīrīt šo mastiku, uzsildīt visu šo, lai viņš tā atlīt vaļā, lai mums tas jumts viegli nonāk nost, nevis kā iepriekšējās, kur mums bija jāpacīnās, jo šo jumtu mums vajag saglabāt, lai šī ir taisni. Teiksim nedaudz gudrāk. Tā kā mums šo pamatu nevajag saglabāt, mēs vienkārši ar fleiks nogriezīsim līdz ar to šūvi. Un tad viņam visam vajadzētu brīvi nākt nost. Tad mēs esam viss šīs vietas dabūjuši veiksmīgi vaļā. Nākamais solis mums vajag kaut kā iespriegot visu to jumtu, lai viņš nedaudz jau pats nāk uz augšu. Jo mēs sildīsim šo mastiku, lai viņš tā kā atlīmējās vaļā. Tad šeit palieksim nedaudz šīs stingrākās vietas uz leju un pabāzīsim tādas ķīļas apašā, ja mēs atradīsim. Un sildot, tad viņam dabiskā veidā vajadzētu tā nedaudz uzlikt to spiedienu, lai taisītos vaļā. Citu variantu pagaidām neredzu. Tādu mēģinam. Tad redzam, ka jumts ir veiksmīgi noņemts. Lai gan tas prasīja daudz vairāk laika nekā es biju domājis, bet mums sāk veidoties kaut kāda lēnām cerība. Tagad mums atliek visu šīs vietas satīrīt un sagatavot priekš jaunā jumta. Tas atkal droši vien prasīs laiku. Tad turpinām darīt. Esam veiksmīgi visu sagatavojuši, nogruntējuši, bet pirms mēs viņu līmējam klāt, mums viņš ir jāpiemēra. Tāpēc mums nedaudz jāuzgaida, kamēr kāds atbrauks un palīdzēs mums uzlikt jumtu virsū uz mašīnas. Jo es neredzu iespēju, kā es to varu izdarīt viens pats. Uzliekam, piemēram, līmējam un metinam.
Tad nu esam pārbaudījuši, vai mūsu panelis der, un viss dara perfekti. Nu, izņemot, mums bija daži caurumi jānoslīpē, bet tagad mums ir viss jāpielīmē. Redzējām to, ka virsbūvei bija tāds tā kā švamīgs materiāls. Mums tāds nav, mums ir loglīme, jo cita alternatīvas nevarēja iedomāties. Uzsildām loglīmi, uzlīmējam un liekam virsū. Tad no pirmās tās mēģinājuma vietas galvenais, viņi ir nospiest to bleķi, jo redzam, ka viņš kaut kādās vietās šeit staigā. Un nospiežam un piemetinām. Un šādi izstās mums pirmais mēģinājums testa. Te kaut kas nav. Višķi cietums ir. Bet nu jā, tādā veidā jāapmetina viss riņķī, bet iesim ar kaut kādām atstarpēm, pieķersim, jo, kā jau mēs zinām, kad mēs metinām, tas metāls sakarst un izplešās, un tad viņš mēdz kaut kādā veidā viepties vai deformēties. Tāpēc mēs izlaižam, lai atdalītu to karstumu barjeru, un tādā veidā ejam uz riņķi un metinām klāt. Tad esam tikuši galā ar mēģināšanas darbiem. Redzam, kā mums izskatās šūra šeit. Un šādi izskatās visā garumā. Mēs viņu nogruntēsim. Un tādu spiedīsim vēl loglīmi. Šeit iekšā visur šķirbās vēl jāiztīra ir šīs vietas. Redzam šī. Un jā. Īstenībā šis prasīja diezgan daudz laika. Un re, ka mums priekšējā loga vieta. Bet jā, nogruntējam un gaidām, kamēr nožūs grunte. Tad varēsim turpināt ar loglīmi, jo tas ir viens no svarīgākajiem procesiem šajā visā, lai mēs varētu nodrošināt ūdens necaurlaidību, jo pēc tam mēs, kaut kādā veidā būs ūdens jāpielē šeit. Un tad no iekšpuses ar gaisu pūtīsim, lai reāli pārliecinātos par to, ka viss ir kārtīgi noblīvējies, jo tecēs ūdens, tad tur vispār ir mēsli. Tad jā, liekam grunti. Mēs gruntēsim pirmo kārtu ar epoksīdu grunti. Mums šeit jau ir sagatavots. Epoksīda grunti ir vienīgā grunti, kas nelaiž cauri ūdeni. Tāpēc mēs sāksim ar to, un pēc tam turpināsim ar parasto grunti, ko mēs lietojam loglīmē, un spiedīsim iekšā loglīmi tur šķirbiņā. Tad nolīmējam visu mašīnu un pūšam grunti. Ir pagājuši 24 stundas un grunts ir kārtīgi nožūs. Tēt nedaudz uzmatēsim un liksim nākamo grunti, kas ir priekšloglīms. Tā ir šī grunts un pēc tam liks aktivātori un tad jau mums nāk līme.
Šādā veidā ar rotiņu uzklāsim un tajās vietās mēs liksim to logu līmi, lai aizpildītu kaut kādas nepilnības, kas mums ir radušās metināšanā, un šeit visu šo pilnībā cieta. Esam uzlikuši gan grunti, gan aktivātoru, un tad gaidām 10-15 minūtes. Kamēr mēs gaidām, mēs uzsildīsim līmi, jo, lai viņi varētu vieglāk nākt ārā, tad mēs viņu uzsildām, jo tā arī mūsu galvenā tā doma būs viņu ar spiedienu, tā teikt, spiest iekšā visās tajās šķirbās un neutralizē jebkādas iespējas kaut kādai noplūdei, jo tas ir pats galvenais. Bet uzsildām, lai mums vieglāk ir izspiest viņu ārā un spiežam iekšā. Tad pirms mēs sākam sildīt, attaisīsim uzreiz vaļā jau, jo ja tur veidojās kaut kādas gāzes vai kas, tad viņas var mierīgi iziet ārā, lai gan tur nekam nevajadzētu veidoties. Tādā veidā nedaudz uzsildām. Sāksim no šīs vietas. Mums galvenais mērķis ir iespiest viņu maksimāli iekšā, un lai arī izskatās daudz maz labi un gludi. Un šādā veidā arī jācenšas turpināt. Galvenais, lai roka nenogurst. Redzam to, ka esam tikuši galā ar vienu pusi. Šādi izskatās tā šuvīte. Un pēc tās pirmās puses man jau roka ir tādā krampī sarāvus, tad jāpaņem nedaudz pauze, bet ieslēgsim gaismu. Šādi mums izstās priekšā. Es nezinu, vai var redzēt kamerā, bet jā, nu nav tā kā oriģināli, protams, bet būs ok šim projektam. Tad ķeramies klāt pie otras puses. Varbūt esam sastrādājis nedaudz mēslus, jo mēs esam visu salikuši, salīmējuši, bet mums pēc tam nāk pāri eliņi. Un redzat šo gropi, man tā šķiet, ka šiem būs jāiet tur tā kā nedaudz iekšā. Un šeit tieši tas pats. Mums ir tāda neliela kantīte. Un ja nu šis ir pa daudz, ja nu tā loga līme ir pa daudz, kur ir tīpaši šajā vietā kaut kur, ja viņi ir pa daudz un viņš nevar atkal nosēst, tā kā nosēdināt viņu līdz lejai, tad par šiem caurumiem, kur ir skrūves, tur atkal nāks ūdens. Un ko es izdomāju, lai mēs to pārbaudītu un lai mēs nepielīmētu šo reliņu klāt? Es atceros, ka es flīzēju celtniecībā. Tad pēc tam, kad uzvilku silikonu, tad pūt ar tādu, kā lai saka, kaut kādu slidīgo putūdeni, kaut kādu ziepju vai ko. Un es atradu autošampūnu, un tad ielēju nedaudz autošampūnu, uztaisīsim putūdeni un liksim virsū, jo savādāk, ja viņš nokaltīs un pēc tam es nevarēšu uzlikt to reliņu, no atkal ir ziepes, tad nopūtīsim šeit. Kas šis neiet vēl? Nu kas tas ir pa pūšamo? Bļāj. Kas tas pa sūdu ir? Kas šis ir? Šis arī neiet. Šis. O! Izskalosim. Šis ir nevis kaut kāds cīfs, bet viss.
visam domās. Mums vēl tas iet. Šo mēs pārlējam. Un aiziet. Jo mēs jau varam pūst šeit virsū, jo viņš jau ir pielips visās vietās, kur viņam vajag pielipt. Tad nu uzpūšam. Un liekam virsū. Uzpūšam arī uz šo. Tad, nu, izskatās, ka šis ir sagājis. Ņemam nost. Nu, ziet. Šis ir sagājis, bet redzam to, ka šajā vietā redzam, viņš pieskārās tā, kā es arī biju domājis, un šeit tieši tas pats. Divās, kur šeit arī 3 vietās. Un tad izdarīsim ātri arī otrai pusē. Tā. Nopūšam un šo arī. Labs, vienkārši labs. Tā, ņem nost. Nevar noņemt, tas ir pielīmējies. Tā. Šeit mums nedaudz izkrita netīruma no tā paša eliņa, bet tas nekas. Redzam, šajā vietā ir pieskāries. Šajā vietā konkrēti. Šeit un šeit. Jā, nu, ja es nebūtu šo izdarījis, tad kad mēs likt klāt tos eliņus, tad būtu neliela mini šķirba, un tad es domāju, ka ir vainīgs šis sīls. Bļāns, kā latviski ir. Šis blīvējums, nevis šis, kas ir priekš šrūvēm, jo tur arī ir. Pirms mēs liksim klāt, uzspiedīsim nedaudz līmu un pielīmēsim. Tad nu tā, esam finišējuši ar šo. Šāds ir rezultāts. Šeit mums viss sagāja veiksmīgi, bet ar šo mēs arī šo video beidzam. Nākamajā epizodē mēs redzēsim, kā es sagatavoju pilnībā visu detaļas krāsošanai. Izstāstīšu savus krāsošanas trīkus un izskatās, ka mums būs jāpārkrāso pilnībā visu auto. Bet, kā jau vienmēr, izvēlamies savus auto droši un tiekamies nākamajā epizodē.